Trumps redzēja šī pazemojuma laikmetā, kad Ķīnai nācās mainīt Marka Rubio vārda rakstību, lai ļautu ASV valsts sekretāram iekļūt Pekinā kopā ar Savienoto Valstu prezidentu. Marko Rubio, kuru mēs tagad pazīstam, ir Marko Lu. Šajā piekdienā, 2026. gada 15. maijā, neērtības vairs nav saistītas ar mainīto vārdu. Tas slēpjas aiz tā paslēptajā atkāpšanās solī. Pekina bija noteikusi sankcijas pret Rubio viņa kritikas dēļ par Ķīnas režīmu, Hongkongu, Uiguriem un viņa stingro nostāju pret Ķīnas komunistisko partiju. Taču Trumps tieši šo cilvēku aizved uz Ķīnu un nostādīja Ķīnas līderi smagas izvēles priekšā. Aizliegt Rubio iebraukšanu un izraisīt tiešu krīzi ar Vašingtonu, vai arī pieņemt Rubio un mēģināt maskēt sakāvi ar tulkošanas manevru. Xi izvēlējās maskēt. Tas, kuram nācās mainīt vārdu, bija Ķīna. Tas, kuram nācās atvērt durvis, bija Xi. Un tas, kurš pārvērta sankcijām pakļautu cilvēku par spēka simbolu, bija Trumps. Es tev to visu tūlīt pastāstīšu, bet tagad tu noteikti vēlēsies abonēt kanālu, lai turpinātu būt labi informēts. Informācija reāla laikā ar augstāko žurnālistikas kvalitāti, kādu jebkad es redzējis. Uzticamības etalons – Milsons Alves. Rubio neieradās Ķīnā kā turists, ne arī kā otršķirīga persona. Viņš ieradās ASV prezidenta delegācijā, augsta līmeņa vizītes ietvaros starp Trumpu un Xi, pašā sarunu centrā par tirdzniecību, Taivānu, tarifām un globālo konkurenci. Xi sakāvi izpaudās tieši tajā detaļā, kuru Pekina mēģināja pārvērst par birokrātisku sīkumu. Ja Rubio bija aizliegts, kāpēc viņš tika ielaists? Ja Ķīnas sankcija bija tik stingra, kāpēc bija nepieciešams pārvērst to par tulkošanas spēli? Stāsts sākās 2020. gadā, kad Marko Rubio, vēl būdams senators, kļuva par vienu no Ķīnas mērķiem savas asās kritikas dēļ pret komunistisko režīmu. Viņš kritizēja represijas Hongkongā, atklāja pārkāpumus pret Uiguriem un aizstāvēja stingrāku ASV nostāju pret Pekinu. Ķīnas atbilde bija sankcijas pret Rubio un citiem amerikāņu pārstāvjiem. Praksē Pekina vēlējās nosūtīt vēstījumu. Ik viens, kurš stāsies pretī Ķīnas komunistiskajai partijai, samaksās cenu. Taču Trumps, ieceļot Rubio par valsts sekretāru, padarīja sankcionēto par Amerikas diplomātijas vadītāju. Un tad radās neērtība. Šī nevarēja vienkārši izlikties, ka Rubio neeksistē. Viņš arī nevarēja liekt Trumpa valsts sekretāram iebraukt, neradot milzīgu krīzi prezidenta vizītes laikā. Ķīnas puse atrada risinājumu, nomainot vārdu formu ķīniešu valodā, izmantojot citu transliterāciju, lai atļautu Rubio klātbūtni. Vīrietis, kur Ķīna vēlējās turēt ārpusē, ienāca pa galvenajām durvīm, aizsargāts ar Trumpa politisko autoritāti. Tas, kurš palika iesprostots savā paša sankcijā, bija Xi. Trumps vienkārši iekļāva Rubio delegācijā un piespieda Ķīnu izvēlēties starp divām kaunām – liekt amerikāņu sekretāram iebraukt valstī un izraisīt krīzi ar Vašingtonu, vai arī ļaut viņam iebraukt un parādīt, ka Ķīnas sankciju var apiet, kad ASV prezidents uzstājīgi pieprasa savu. Augstā rokas spiediens starp Xi un Rubio, ko fiksēja kameras, nemaina šo interpretāciju. Tieši otrādi, tas to pastiprina. Xi zināja, kas stāv viņa priekšā. Tas nebija tikai Marko Rubio. Tas bija senators, kurš apsūdzēja Ķīnu, politiķis, kurš iestājās par spiedienu izdarīšanu pret Pekinu, un tagad viņš atgriezās kā Trumpa valdības valsts sekretārs. Žesta vēsums neparādīja ķīniešu kontroli, tas parādīja neērtību. Xi bija spiests uzņemt amerikāņu opozīcijas pārstāvi, kuru viņš bija mēģinājis sodīt. Rubio klātbūtne arī bija nozīmīga, jo tikšanās nebija par vieglu tēmu. Sarunas Pekinā ietvēra Taivānu, tarifus, tirdzniecību, tehnoloģijas un mēģinājumu saglabāt attiecības starp abām lielākajām lielvarām tālu no tieša konflikta. Rubio apgalvoja, ka Amerikas politika attiecībā uz Taivānu nav mainījusies un brīdināja pret jebkādiem Ķīnas mēģinājumiem mainīt salas statusu ar spēku. Tas padarīja šo notikumu vēl simboliskāku. Vīrietis, kuru Pekina ir pakļāvusi sankcijām, iekļuva Ķīnā un turpināja runāt par tēmu, kas visvairāk kaitina Ķīnas komunistisko partiju. Trumps izmantoja šo vizīti, lai parādītu, ka Amerikas diplomātija netiks īstenota padevīgi. Kamēr Xi centās uzturēt lielvalsts līderu tēlu, kas ir vienā līmenī ar Amerikas Savienotajām valstīm, pašai Ķīnai nācās izdomāt risinājumu, lai pielāgotos Rubio. Režīmam, kuram patīk pozēt kā nelokāmam, nācās būt elastīgam. Valdībai, kas parasti soda ārvalstu kritiķus, nācās uzņemt slaveno kritiķi. Tauta, kas vēlējās padarīt Rubio par sodīšanas piemēru, beigās padarīja Rubio par atkāpšanās piemēru.
Šāda veida ainas starptautiskajā politikā nav mazsvarīgas. Diplomātijā vārdam, protokolam, vietai, fotografijai, rokas spiedienam un ienākšanas secībai ir nozīme. Kad lielvara maina attieksmi pret ārvalstu amatpersonu, tā ne tikai maina formalitātes, bet arī atzīst nepieciešamību. SGI bija nepieciešama tikšanās ar Trumpu. Viņam bija jāizvairās no tirdzniecības konflikta sāsināšanās. Viņam bija jāapspriež tarifi. Viņam bija jāpatur Taivāna sarunas centrā, nepārvēršot tikšanos atklātā krīzē. Tāpēc Ķīna norīja Rubio. Vēsture rāda, ka lielie režīmi, ka tiem ir vajadzīgas Amerikas Savienotās valstis, pieņem simbolus, kurus iepriekš uzskatīja par nepieņemamiem. 1972. gadā Ričards Niksons devās uz Ķīnu pēc gadu desmitiem ilgas atsvešināšanās starp Vašingtonu un Pekinu. Vizīte pavēra ceļu attiecību normalizēšanai un mainīja augstā kara līdzsvaru. Komunistiskā Ķīna, kas gadiem ilgi uzskatīja Amerikas Savienotās valstis par ideoloģisku ienaidnieku, uzņēma amerikāņu prezidentu, jo tai bija vajadzīga manevra brīvība pret Padomju Savienību. Šis žests nebija tikai vizīte, tā bija stratēģiska aprēķina atzīšana. Kad Pekinai ir jāizdzīvo lielākā spēles laukā, tā noliek ideoloģiju otrajā plānā un pieņem amerikāņu klātbūtni. Tagad ar Trumpu šī loģika parādās citādā veidā. Šī nerīkojās viesmīlīgi pret Rubio aiz simpātijām. Viņš pieņēma Rubio, jo Rubio klātbūtne nāca kopā ar Amerikas prezidenta svaru. Arī citas valstis jau ir parādījušas, ka sankcijas un politiskie veto bieži kļūst par sarunu līdzekli, kad diplomātiskās izmaksas kļūst pārāk augstas. Piemēram, apvienotā karaliste piedzīvoja, ka Ķīna piemēroja sankcijas tās parlamenta deputātiem un Lordu palātas locekļiem pēc kritikas par Šinģjanu. Un pēc vairākiem gadiem Pekina daļu šo sankciju apturēja, attiecībām uzlabojoties. Mācība ir vienkārša, ka Ķīna vēlās sodīt, tā soda, lai zastraidētu. Kad nepieciešams runāt, tā meklē izzeju, lai neizskatītos sakauta. Ar Rubio gadījumā izēja bija vēl neērtāka, jo tā nenotika kā tīra sankcijas atcelšana, bet gan kā vārda maiņas manevrs. SI mēģināja saglabāt savu reputāciju, taču palika cita aina. Trumps ieveda sankcionēto Pekinā. Tagad politiskais efekts turpinās. Rubio iznāk no Ķīnas spēcīgāks nekā tajā ienāca, jo kļuva par simbolu Ķīnas atkāpšanās, kas bija maskēta. Trumps iziet ar tēlu, ka piespieda šī izmitināt politisko ienaidnieku savās mājās. Un SG paliek ar nastu, ka ir atļāvis ienākt cilvēkam, kuru viņa režīms centās apturēt. Ķīna to var saukt par valodas pielāgošanu, var saukt par tulkojumu, var teikt, ka nav bijis nekādu piekāpšanos, bet šī aina jau ir aplidojusi pasauli. Trumps ieradās kopā ar Rubio un Xi uzņēma Rubio, un Pekinai nācās mainīt vārdu, lai neatzītu, ka sankcijas zaudēja spēku Baltānam priekšā. Es esmu Milsons Alves, starptautisko attiecību speciālists, un mans mērķis ir katru dienu tevi labi informēt un sniegt patiesu informāciju. Ziņu saites ir norādītas video aprakstā. Nospied patīk šim video, abonē kanālu un beigās ieskaties komentāros, lai vēl vairāk iesaistītos Milsona Alvesa kopienā.